Šodien mēs esam nometnē 24. paralēle, kur jaunieši no dažādām Latvijas vietām piedalās skautu un gaidu nometnē. Šī nometne ir domāta jauniešiem, kas nav aktīvi iesaistījušies kādās jaunas organizācijās, un viņiem dot iespēju iepazīt skautu un gaidu kustību. Šodien ir dažādas nodarbības. Ir alpīnismu nodarbības, ir brīvais kritiens, kur jaunieši pārvar bailes un lec no augstuma. Ir iespēja arī veidot draudzības saites un taisīt šūpuļtīklus. No veciem tēkakliem arī taisīt galvasrotas vai maisiņus. Ir arī nodarbība, kur jauniešiem ir iespēja pārnāt to, kā viņi pieņem lēmumu un kā viņi sadarbojās ar saviem draugiem. Pēcpusdienā būs arī nodarbības, kas ir balstītas uz skautu gaidu likumiem. Viņi ies un iepazīs, tad skauts ir patiess, ir uzticīgs Dievam Latvijai, palīdzīgs, draudzīgs, un katrā būs tādi mazi uzdevumi, kur tad arī dalībnieki varēs izspēlēt kādu spēli vai uzzināt kaut ko jaunu. Šodien mēs iemācījāmies, kas tieši manai kopē liekas, kas ir labākās īpašības labos draugos. Tos viss notika vienā nodarbībā, kur mēs runājām, diskutējām par to, kādi labākie draugi, kādi sliktākie. Ļoti gribētu uz vairākām šādām nometnēm, labo cilvēku dēļ. Tas likās ļoti interesanti, visu laiku ir ko darīt.